Trenējies kaut ko pa šo laicinu? Jā, bija ok. Bija? Bet tu trenējies kaut ko pabraukājis un ne? Kopš pēdējā eksāmena? Es patrenējos, bet ne pie Riharda vienkārši. Bet es trenējies, jā. Nu, atceries, kas mums galvenais bija pēdējā reizē? Bija tā dinamika problēma. Dinamika, jā. Nu, šodien tukšs ielas. Šodien tukšs ielas varbūt. Nav iemesls braukt jālēnāk. Nu tā. Labi, tās poguļas kārtīgi pārbaudot, tiešām viss ir ok? Ir ok. Ir ok. Ir labi, jā. Nu viss, tad aiziet. Pateikt to, ka noteikti izmantojiet iespēju vasarā iegūt tiesības. Jums ir iespēja veltīt vairāk laiku apgūt un iemācīties teoriju un pēc tam arī braukšanām visu kārtīgi samācīties un pavasarī iespējams jau iegūt tiesības. Tā kā noteikti nenokavējiet šo iespēju, jo tā, kad sāksies rudens, jo jūs zināt, būs skola un būs citi darbi, citas ieskaitas, citi eksāmeni, tā kā labāk, kamēr jums ir brīvs, noteikti izdariet to vasarā. Šodien sestdēļ, es domāju, arī būs foršo sestdienās ir. Viss ir summer soundā. O, jā. Tā kā ielas ir tukšas. Sāksim regulējumā ar kreisi. Regulējumā arī tu pa labi brauksim.
par cik saturs Bavā ir ļoti daudz. Kādu laiku atpakaļ izveidojām jaunu update, bet cik es aptaujājis cilvēkus, diezgan daudz viņi par šo update nezina un neizmanto. Tieši tāpēc arī parādīšu, kādā veidā tad viņš strādā. Tad šobrīd esam iegājuši Bava.lv, aiziesim uz profilu. Profilā pašā apakšā noskrolojot, mēs tad redzam profilu uzstādījumi un pieņemsim, ja mēs mācamies, lai ir tā pati Rīga. Un šeit mēs varam izvēlēties līmeni. Gatavojos eksāmenam, viduvējs vai iesācējs. Sākumā parādīšu, kas būs, ja ir iesācējs, tad uzliekam iesācēju, spiežam saglabāt uzstādījumus. Un tālāk mēs jau ejam uz galveno izvēli un ejam uz satura ieteikumiem. Un šeit jūs redzēsiet saturu, ar kuru es jums iesaku sākt, jo saturs tiešām ir ļoti daudz un lielākā daļa noteikti nezinu, kā tad viņu labāk, pareizāk izmantot un kas būtu tas efektīvākais variants. Tieši tāpēc ir sakārtots 3 līmeņos un ērti ļoti ir tas, ka tiklīdz kā jūs pieņemsim, apskatīsiet kādu no saturiem, piemēram, apskatīsim šo. Šajā video apskatīsimies, kā pareizi apstāties un bremzēt. Pēc tam, kad būsiet noskatījušies šo video un atgriezīsieties atpakaļ, redzat jau, ka jums šis boksiņš parādās zaļā krāsā. Līdz ar to jūs zināsiet, kas ir apskatīts, kas nav apskatīts un kādā chronoloģiskā secībā būtu pareizāk jums to saturu izmantot. Protams, ka jebkurā brīdī jūs varēsiet darīt, ko jūs vēlaties, teiksim, gribēsiet tur paspēlēsiet virtuālos braucienus, vai paskatīsieties kādus citus video, bet tas vienkārši ir tāds izveidots mans ieteikums. Pieņemsim, aiziesim atpakaļ uz profilu. Piemēram, jūs jau tagad gatavojaties eksāmenam, aiziet uz tiem pašiem iestatījumiem un liekat gatavojas eksāmenam. Saglabājot. Un tālāk jau atkal dodoties uz satura ieteikumiem, redzam, tātad esmu jau jums sagatavojis informāciju, kad es iesaku noteikti atkārtot tehniskos jautājumus, jo B kategorijas vadīšanas eksāmenā mums būs viens tehniskais jautājums noteikti, un tālāk jau dažādi raksti par viltīgām vietām, krustojumiem, kurus noteikti vajadzētu zināt, un dažādi arī vērtīgi video ar kursantu eksāmeniem. Tā kā tie, kas gatavojas eksāmenam, noteikti izmantojot šo lietu. neregulējumā krustojumā brauksim pa labi.
pie pirmās iespējas brauksim pa kreisi. Pēc izvēles noparkojas kupu. Pie šitā. Ok. Man braucam uz manu darbu vietu tieši. Tieši uz darba vietu. Jā, es te strādāju. Vakara polē tieši. Bet tu viņam kurā pusē parkosies? Nu, spāju. Pirms viņa? Jā, pirms viņa. Ok. Es jau mēģinu ieņemt, lai mašīna ir taisna. Tas ir nevis aiz viņa tagad, bet pirms viņa tu gribi, jā? Nē, tā tur. Nu, aiz viņa tad sanāk, jā? Jo vienkārši tu jau sākumā ļoti labi apstājies, tāpēc vienkārši tā prasīja, jo tu jau varēji jaunā tās pozīcijas sākt. Tāpēc tā Tas jūtas. labāk, lai man ir drošāk. Jā, ļoti labi. Mēs varam braukt ārā, bet mums neslēgt tā reži. Griežam tu pa labi un tad uz priekšu. Kā tu domā, lai redzi, kur ir zīmes, kas tur ir augšā tās baltās? Tās. P-zona, redzi? Jā. Nu, kā tu domā, ko tev P-zona saka priekšā? 30. Tiešām? Tiešām? Nē. Nē? 20. 20? 20, jā. P-zona, visas stāvvietas, dzīvojamās zonas un tā tālāk ir 20 km/h. Kāpēc man visu laiku likās, ka 30? Nē, diemžēl. Es jau speciāli braucu lēnāk. Jā, ok, brauksim pie kreisi, tā kā saprati, jā, tā doma, kad es beigi sajaukus ar ātrumu. Nē, tad stāvvietās visās ir 20, ja no citas zīmes norādīts. Man visu laiku likās, ka bija 30. Vienmēr domā vairāk par to, ka tā ir tāda paaugstinātas bīstamības vieta. Visi parkojas, tur gājējis kāds var iziet, brauksim regulējumā pa kreisi. Nu, vot, un nav jau īstenībā tādas vietas, kur būtu regulējumā. Jo visas vod stāvvietas, tad dzīvojamās zonas, viss ir uz 20. Pēc tam nākamajā arī pa kreisi.
vairāk satiksim, tad sestdien redzamies kaut kur tālāk. Var aiziet līdz kaut kādām lidostām tur Rīgu un vēl uz kaut kādām tādām vietām, kur tādā parastos satiksmes apstākļos un netiksim. Tiksim krustējumā pa labi. Sarkanās mašīnas, mēs viņus paralēli nopirkosimies. Tad šitās, ja? Tu jau īstenībā iepriekš tikko, kad tu biji pabraukus priekš, tu jau varēja pabeigt viņas. Tas bija tālu. Būtu bijis ok, nē, tas tiešām vēl būtu bijis ok, jo viņš ir ļoti tuvu tā kā apmalē piebrauc. Tā kā tas, kā tu iepriekš, tu iepriekš bija šeit precīzāk taisnāk, tā kā ar to būtu viss ok. Labi, vairs šito nemācās, bet viens jautājums tev. Kas ir visefektīvākais veids, kā pievilkt mašīnu klāt pie apmalas? Pieņemsim, tev bija intervaliņš no apmalas no labās puses, jā. Kas ir visefektīvākais veids ar kādām darbībām? Apbraukt uz atpakaļ un iegriezties?
Nu, vat pastāsti, kā tu darītu. Piemēram, tu esi no apmales, nu, pieņemsim pusmetru. Un tu gribi tikt tuvāk. Kā tu darīsi? Kas būs visefektīvākais? Nē, man ir otra visefektīvākā metode. Es nezinu, cik viņi pakeiz pēc... Saki, ko domā? Nē, ka bišķiņi izbrauc ārā un to leņķi piegriež, tā kā bišķi šaurāk. Tu, ka šitā izbraukt un vēl dziļāk iebraukt, jā? Nē, tā kā šitā izbraukt, tad bišķi pamainīt to leņķi. Nu, priekšu tā kā izcīt, jā? Nu, okei, bet to variantu, pieņemsim, paņem nost. Tā man nav otra varianta. Nav, vispār. Nu, nemēs, ko tu darītu? Tu esi, pieņemsim, pusmetru no apmales. Kaut vai uz atpakaļ jāpadod. Nu, ko tu darītu? Kādas tās darbības būtu? Ja, kad taisni, tad grieztos. Uz priekšu, tā kā? Jā. Nu, tad atcerēs visefektīvākais veids, ja tu būsi tālāk no apmales, jā. Tātad nevis, ka tu viņu uz priekšu šitā pievalc un tad iztaisno, jo tu jau nevarēsi ļoti tuvu to priekšējo piedzīt, un tagad tu griezīsi nost, un tāpat paliks tālāk, jā. Visefektīvākais veids ir, ja tu sagriezīsi atpakaļ gaitā riteņus pa labi, dzīsi aizmugurējo riteni klāt, un tad tu riteņus sagriez pa kreisi un piedzin smuki priekšu klāt. Un tad tu vari vienkārši pabraukt uz priekšu. Okay. Un tādā veidā tu tiksi pie apmales daudz tuvāk, un tev nebūs tas risks, ka tu eksāmenā, piemēram, sāksi griezt un atstīsies pret apmali, jā, ar ko nevajadzētu izdarīt. Jo te, kad tu brauc iekšā, viegli pieskarties, tu vari ar aizmuguro riteni, bet tad, ja tu jau sāksi vilkt uz priekšu un jau sāksi strīķēt viņu, jā, kur tas risks parādās, to mēs nevaram. Okay. Jā, tā kā šitā patur prātā. Okay, brauksim ārā no šis jās. Tagad es atcerējos par to 20. Jā. Tagad izsaka. Vismaz nebūs garlaicīgs video. Nu, atskaties, kāpēc tā dzina labās rokas. Neaizmirst labās rokas paskatīties. Pietur bremzi šobrīd pat. Pirmā kārtām tu tur nobrauc pa pretējo jau. Tas jau viss ir divvirziens šitas tā. Tagad tu iebrauc iekšā, tikai tas pirmais mazais gabaliņš ir vienā virzienā. Tā kā. Un tad jau, kad tu brauc pa šejieni, neturies pa to kreiso pusi. Tagad tu tikko kā pārkārtējies atpakaļ, jā, tu turies pie labās malas. Tā ir viena lieta. To labo tu tā kaut kur paskatījies mazliet, bet šitam skatiens gan nebija. Okay. Jā, tas bija tas mērķis, uz ko es to šobrīd ir iedzinu iekšā paskatīties, jo ātrums jau skaidrs, ka tu ievērosi. Nu tā, bet pa labajām pusēm neaizmirst. Tāpēc, ka daudz, pieņemsim, dzenot cauri, jābūt liekas kaut kāds placis, nekas. Mēs jau esam teritorijā, jā, mums tikai pēbeigsies. Tad labā pusīte. Vienmēr, jā? Ok, braucam uz priekšu, pa kreisi.
baigi tuvu ņēmi sākumā izskatās, ka tu virzies vēl uz to apmali un beigās tu tā riktīgi piegriez. Un tu tieši smuki to aizmugurē riteni dabūji uz tās maliņas, kur sākumā nav apmalis, redzot, kur pieņemsim tāds slīpumiņš. Un tad viņš tā smuki nobrauc nost. Jo tas sitiens bija no tā, ka aizmugurēs ritenis nobrauc. Tā kas kreisi regulējumā. Skatījos uz zīmi 30. Jā, par apmalēm baigi piedomāt, tāpēc, ka tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Eksāmenā pietiks ar vienu, jā. Es teicu, pirmā reize, kad es paķēru apmali. Bišķīt vispār par darbībām ar stūri piedomāt, tāpēc, ka tev reizēm griežot trajektorijas, tev prasītos, ka tu viņu bija situācijas, kur vajadzētu tā kā raitāk griezt, jo tev tas stūris vietām tā ļoti tuvu aizgāja ceļmalē. Pieņemsim, ka mēs Dīnovs vēl stāvvietā griezām iekšā. Tieši video varēs redzēt, ka viņš to tā baigi tuvu tā kreisā malā aizgāja. Visi griez pa kreisi. Tu taču visu laiku, kāpēc tu tā pārdomā? Pasties, kā tu iedomājies šitā eksāmenā iegāst, jo tu sākumā saprati, ka nevaram ieslēdz kreisi, es domāju, malacis, viss pamanīja. Nē, tu sāki tā klusēt, un bija tāds, es laikam braucu nepareizi. Tāpēc, lai tu pieņem savu lēmumu, jo mēs pa labu. Un, lai tu savu lēmumu pieņem, jo eksāmenu viņš jau arī klusēs līdz beidzamam. Līdz tu izdari tā kā savu izvēli un dari tās savas darbības. Tik aizdomīgs klusums. Es man lika aizdomāties. Tur tā visu laiku būs klusums. Nē, tu kā? Tāpēc tici tā pirmajā redz domē, gribēji griezt pa kreisi, griezt pa kreisi. Tad jau labāk tu nobrauktu no maršruta. Tādā ziņā, ja būtu varētu tā kā taisni braukt. Tad nevarēja. Pateici, Tu ir barjeras. Un te ko darīt? Mēs daram riņķī. Tev bija jāapgriežās. Iztēlojas, tad rekuķi ieģels mums augšā ir. Iztēlojas viņu kā barjeru pāri ceļam. Iedomājies, tev būtu barjera. Viss, ko tu darītu? Apgrieztos. Jā, un tā ir svarīgi, ka tev bija jāapgriežās pirms zīmes. Jā, tagad vienkārši griezies kā sanāks. Tu vari griezties, jā, ieslēdz, jā, ir kreisais un tad aiziet. Griez, viņš jau braukt šeit nedrīkst. Tas ķieģels ir uz visiem. Nu žēl, visos divos brīžos vienkārši divi ķieģeli. Un šitot arī vēl pat pasaki. Es viņu redzu. Jā. Un es skatos tur braukt, nevar bija tāds pamku. Bet kaut kā tas lēmums, redz, tev jāpieņem. Jo šitie tādu, es neteiktu, ka viņi tādu baigi sarežģītē. Tā iepriekšējā... Jā, tā iepriekšējā situācija, kas tev bija ar to tur krustojumu, kur tu beigās tomēr izdomāji, ka tu močīs tur, kur sabiedriskais. Bet tur gan bija pat bišķīt vieglāk, tāpēc, ka tā taču rīkojums kreisi. Labajā pusē bija rīkojums pa kreisi, jā. Tur visi viņš ir, tad viņš ir.
Nu, vat vēl viena lieta no tevis paprasīšu, pārbaudīšu. Okay. Tehniskie jautājumi. Tehniskie jautājumi? Jā. Esi kaut ko vispār mācījusies lasījis? Bišķiņāk, jā. Zini, kad eksāmenā ir jauni tehniskie jautājumi? Jauni? Jā, nu viņi nav tik ļoti tā kā svaigi, bet viņi jau kādu laiciņu ir, bet nav tie pamati jau... Tie, kas kādu laiciņu, ok. Jā, ok. Nu, vat, pastāsti par, ko tu zini vispār, par distances sensoriem un to darbības principiem. Distances sensoriem? Jā. Nu, pastāsti, ko tu zini. Stāsti saviem vārdiem. Man nevajag, lai tur kaut kā, es nezinu, kaut kādas specifiski, jā, vienkārši pastāsti, kas tas tāds vispār ir un to darbības principi. To, ko zini. Nē, nu, kad distances sensori, viņi ievēro, kur ir tev priekšējā un aizmugurējā mašīna, lai viņi neuzbrauc virsū. Bet kurā brīdī viņi tieši darbojas, kad tu brauc, piemēram, pa ielu, piemēram, uz 30, 40? Kurā brīdī? Viņi ļoti labi strādā apakaļgaitā, to es zinu taču. Sāk pīkstēt, nenormāli, ka pat tu piebrauc tajā aizmugurējā mašīnai. Liekas, ko vēl varētu pastāstīt par viņiem? Nu, šai mašīnai, pieņemsim, arī tas viss ir. Tad, kad tu parkojies, kad tu brauc, pieņemsim, uz priekšu vai uz aizmuguri. Nu, es zinu, viņš apakaļ, viņš jau pēc tās arī kamera uzreiz parāda, cik tu esi, un tu viņš uzreiz sāk pīkstēt. Kas kamerā tev tieši parādās tur vēl? Kas vēl? Nu, tā, es nezinu, kā viņš pagaiz sauc, bet tās līnijas, kuras... Jā, tieši tā, tās līnijas, kas tev norāda to attālumu, ka tu nāc tuvāk. Jā, viņš arī ļoti labi parāda, kur var parkoties. Lai tu taisnie brauc. Tā, kas te vēl kaut kas tāds būtisks ir, nepalēlam, tu tādas būtiskākās lietas pateici par viņu, ja? Ka tas palīdz tev novietot mašīnu stāvēšanai, kad tas akustiskais signāls, jo viņš tev paliek intensīvāks, jo tu esi tuvāk tam objektam, ja? Neatkarīgi vai mašīnu, vai tu nezinu, stabs vai vēl kaut kas. Un tad, kad jau viņš ir nepārtraukts, tad viss, tad tā kustība ir tā kā jāizpēc, ja? Nu tā. Tu par braucienu tavējo īstenībā bija tā, kad... līdz pat, nu labi, Akropola, ka es sajaucu ātrumu, to vēl būtu pievēršāts, teiksim, tā piedot tev. Bet pēc tam tev aizgāja tie divi ķieģeļi, kurus es labās nesapratu. Rokas, no dinozo. Nu jā, līdz sēdien vēl tiksim, jā, tad labās rokas, apmala. Tas arī bija ļoti jau tāds likmīgs ķieģeļs, vienkārši tu vēl uzmeti pa virsu. Tas ķieģelis pēdējā brīdī viņš nesaprata, kur viņos jābrauc. Bet es saku par ķieģeli, vienmēr atcerēs tā par to zīmi iebraukt aizliegts, jā, kad vērtē viņu kā barjeru. Neatkarīgi, kas tur brauc, jo saprotu, tāpat var būt situācija tāda, nu, pirmkārt, sabiedriskais transports drīkst viņus pārkāpt, jā, to mēs atceramies. Bet tev pat var būt situācija, ka tev viegla automašīna brauc iekšā konkrēti tajā vietā, ja, ka viņi brauc iekšā zem tās zīmes, kāpēc jau daudz negrib korķos stāvēt un vienkārši nagla brauc iekšā tajās zīmēs, ja, riskē ar sodu punktiem, ar sodu, bet, nu, viņš tur mazāk nostāv, ja, un viss. Tā kā pat tāds tev varētu samaldināt. Tāpat arī pieņemsim eksāmens priekšā, ja tev būtu. Es esmu redzējis situācijas, kad divi eksāmeni brauc, ja viens taisa kļūdu, otrs atkārto to pašu. Nekad neuzticās tam, ko tas priekšējais dara. Pat, ja tas ir, teiksim, eksāmens, ja, nedomā, ka viņš varbūt labāk par tevi zina, bet ja tu domā, ka ir savādāk, dari tā, kā domā tu. Tas ir ļoti svarīgi, ja. Un pirmām kārtām jābūt uztver viņu kā barjeru, un tad jau uzreiz tev ir atbilde. Nu, kad tu tur brauk, noteikti nevar, ja, un tad jau tev paliek vai kaut kāds cits virziens, vai apgriezties, konkrēti te tev vajadzētu to zilo rīkojumu zīmi pamanīt. Tu viņu pamanīji, nē? Tu zilo? Jā. Bija tā pirmā? Jā, bet šitiem tāpēc. Jā. Godīgi vai nē? Godīgi. Nē, tu vienkārši gribi saprast, kā tu domā. Man vienkārši... Es viņu pamanīju, un tad es sāku nesaprast, kas notiek. Bet, zin kā, tev vajag, būt, ja tu viņu pamanīji, jo tāpēc vienkārši gribi saprast, vai tu viņu pamanīji vai nepamanīji. Jo, ja tu viņu pamanīji... Es viņu redzēju, jau sāku griezties, un tad es sāku skatīties uz viņu, un tad es redzu, ka tur nav kaut kādas zīmes par to, ka tā ir autobusjos, un tad viņš bija tāds apjukums. Jā, bet zini kā, te tev ir beigas arī lieta. Tu redzi rīkojumu pa kreisi, vari vairāk vispār neko nedomāt. Okay. Viss vienkārši aizmirsti par visu, kaut kādas līnijas, šķēršļi, zīmes, redzi pa kreisi, viss pa kreisi. Okay. Jā, vat šito dzelžainu, un tieši tāpat arī, piemēram, redzi priekšā ķieģeli. Pilnīgi vienalga, jā, kas tev tur ir, burti, ceļa apzīmējumi, citas zīmes, grezriņķi. Nu, ja nav piespēja, teiksim, tur griezt pa labi, pa kreisi, jā. Viss barjeri pārceļam, viss grezriņķi. Jā, bet šitās divas lietiņas no šodienas paņem.
Būs jāatsakās. Jā, tā kā nu tā.